Pirms 19 gadiem Kuldīgā sākās stāsts, kas toreiz bija tikai drosmīga ideja – izveidot pieejamu, modernu vizuālo diagnostiku tieši reģionu pacientiem. Un šodien vizuālās diagnostikas pakalpojumi ir pieejami visā Latvijā. Un šonedēļ spērts jauns drosmīgs solis pašā Kuldīgas sirdī. Jaunajā Kuldīgas doktorāta telpās ir atklāts modernākais radioloģijas centrs Kurzemē. Ja mēs gribam kalpot pacientam un pacientu nolikt sistēmas centrā, tad mums ir jārīkojās šādā veidā. Visam labumam ir jābūt vērstam pacienta virzienā. Un man ir tiešām milzīgs prieks par to, ka Kuldīga ir iegūst ne tikai jaunu brīnišķīgu ēku, kurā ir šis Kuldīgas doktorāts, bet ka visa primāra aprūpe ir koncentrēta vienā vietā. Un tas ir viss cieši saintegrēts ar diagnostiskiem izmeklējumiem, kas ir ļoti svarīgi pacientiem. Lai viss notiktu ātri, uzreiz, augstā kvalitātē, pieejami un arī ir valsts apmaksāti. Ir tikai vienīgi ieguvumi. Jaunais vizuālās diagnostikas radioloģijas centrs atrodas vēsturiskās slimnīcas vietā, kas ir pašā vecpilsētas sirdī. Tas nav tikai uzņēmuma attīstības stāsts, tas ir pārliecības apliecinājums, ka Kuldīga ir pelnījusi pašas modernākās medicīnas tehnoloģijas Latvijā. To iespēju, ko mums deva vizuālā diagnostika, piemēram, gūstot kaut kādus ienākumus, mēs esam ieguldījuši atpakaļ medicīnā un tieši Kuldīgas iedzīvotājiem. Un faktiski tur šim objektam, ja mēs tā runājam tāda biznesa valodā, ir maz sakara ar biznesu. Tā ir principā dāvana, tas ir ziedojums Kuldīgai. Šobrīd privātā sektora investīcijas nesadala medicīnu, bet stiprina valsts sistēmu. Tā nav konkurence, tā ir sinerģija un praktiska sadarbība, kas ļauj augstākās kvalitātes izmeklējumus nodrošināt reģionos, ne tikai Rīgā. Pusotru gadu atpakaļ mēs pieņēmām primāras aprūpes ziņojumu, kur ir paredzēts, ka mēs pakāpeniski jāiet īpaši rejonos un ārpus lielas pilsētas ir jāiet uz tā saucamā koppraksi, kur vairāki ģimenes ārsti kopā, kur arī varētu būt ultrasonogrāfija, rentgen un jau vēl arī labāk datortomogrāfija. Un tas viss arī par labu pacientiem. Un valsts arī apmaksāta medicīnā, tā saucamā kvotas sistēmā, viņš arī ir sadalīta ne tikai pašvaldības un valsts iestādi, arī privātos. Visa savas darbības laikā vizuālā diagnostika konsekventi izvēlas augstākā līmeņa tehnoloģijas, kas atbilst universitātes slimnīcu standartiem. Arī izmeklējuma aprakstus nodrošina nozarē pieredzējuši un atzīti speciālisti. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka tas pakalpojums tiešām ienāk tuvāk iedzīvotājiem, jo tas automātiski ir sasniedzamāks kļūst, jo nav noslēpums arī šobrīd, lai reizēm cilvēki nedodas pie ārsta, ir garas rindas, ir tālu jādodas, un tas tiešām rada šīs sekas. Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi par šo soli un novērtējam ne tikai mēs kā pašvaldība, bet es jau pilnīgi noteikti saku, ka mūsu novada cilvēki, mūsu pilsētu cilvēki un visi Kurzemes cilvēki būs tikai ieguvēji. Šeit uzstādīts jaunākās paaudzes Canon Medical Aculine Serve 160 slāņu datortomogrāfs. Šobrīd vismodernākais diagnostikas izmeklējums Kurzemē. Mēs esam optimizējuši starojuma devu pacientiem. Kā zināms, datortomogrāfija izmanto rentgenstarus. Mērķis ir nodrošināt tādu pašu attēla kvalitāti un diagnostisko precizitāti, bet ar daudz mazāku devu nekā iepriekš. Mēs to panākam ieviešot mākslīgo intelektu datortomogrāfijas protokolos. Tas ir ļoti efektīvi, jo darbojas visiem pacientiem, visiem protokoliem, visām indikācijām un ir viegli lietojams medicīnas personālam. Šī iekārta ne tikai samazina starojuma devu, tā palīdz arī ārstam automātiski atpazīt pacienta anatomiju, izvēlēties piemērotāko protokolu. Tā ir ērta arī pašam pacientam, jo datortomogrāfijas atvērums ir 80 centimetri. Kompjutera tomogrāfija ir kā bāze, kā izvēles izmeklējums pie ļoti daudzām saslimšanām, protams, šobrīd aktuāla onkoloģija, politraumas. Pie dažādām kroniskām lietām, kur cilvēks ir jāizmeklē dinamikā. Bet ko nozīmē tieši šī iekārta? Pirmkārt jau ātrums, kvalitāte. Līdz ar to ir vieglāk strādāt gan radiologa asistentam, gan ārstam, jo tiek principā nodrošināta nemainīga kvalitāte. Radioloģijas centrā ir uzstādīta arī jauna digitālā rentgena iekārta. Tā ļauj veikt attēlus jebkurā ķermeņa pozīcijā, vertikāli, horizontāli un pat slīpi ar samazinātu starojumu devu un daudz ātrāku izmeklējumu norisi.
Faktiski jau jaunās visas iekārtas balansē uz to, lai katra iekārta, nezaudējot attēla kvalitāti, samazinātu starojumu daudzumu. Tas pat faktiski tāds galvenais vadošās visās aparatūrās, kas saistās ar ionizējošo starojumu. Un katrā ziņā tātad gan atvieglina darbu, gan pātrina darbu, gan, protams, attēla kvalitāte ir neapšaubām. Vairs nav cilvēciskais faktors, tā varētu teikt. Vizuālās diagnostikas jaunajā radioloģijas centrā pieejami arī citi būtiski izmeklējumi, kā ultrasonogrāfija un doplerogrāfija ar premium klases Canon Aplio i700 sistēmu, Holtera ehokardiogrāfijas monitorēšana sirds ritma traucējumu ilgtermiņa fiksēšanai, kā arī mamogrāfija ar digitālo detektoru, kam ir samazināta starojuma deva un augstāko attēlu precizitāti krūtsvēža agrīnai diagnostikai. Protams, ka ģimenes ārstiem, ja tā teikt pa rokai ir visa diagnostika, tas uzlabo iespēju ātrāk noteikt diagnozi, ātrāk cilvēkam pašam saprast pie ārsta esot, kas viņam kaiš un kā viņam ko tālāk darīt, un tas ir neatņemams pozitīvs ieguvums. Visi šie izmeklējumi jau šā gada nogalē būs pieejami pacientiem jaunajā radioloģijas centrā Kuldīgas doktorāta telpās Smilšu ielā 18.